Sveiki! Šodien ielūkosimies dziļāk vienā Pārdaugavas pērlē – Borherta mūiža Zvārdas ielā. Tā ir vairāk nekā 250 gadus sena ēka, un tā ir diezgan pārsteidzošs stāsts. Mums kā pamats ir raksts Borherta mūiža Rīgas sirds dārgums. Mēģināsim saprast, kas tad tur īsti ir. Kas slēpjas aiz tās fasādes? Jā, sveiki, un tas stāsts ir cieši saistīts ar to, kā Rīgas priekšpilsētas vispār veidojās. Tas ir 18. gadsimts, toreiz mainījās tā sauktā birģeru kultūra. Turīgie pilsētnieki, viņi gribēja dzīvot smalkāk, līdzīgi Eiropas aristokrātiem, un viņi sāka būvēt vasaras rezidences ārpus pilsētas, piemēram, pie Mārupītes, un Borherta mūiža ir tieši tāda maza piepilsētas mūižiņa. Interesanti. Un tai esot bijuši dažādi vārdi. Vitenhofa, varbūt pat Lindenhofa. Jā, Vitenhofa noteikti, par Lindenhofa tur ir jautājumi, bet tagadējais nosaukums Borherta mūiža, tas ir no pēdējā privāta īpašnieka. Arons von Līvens, viņš mūižu nopirka apmēram 1766. gadā. Bija militāra persona, ģenerālmajors Krievijas armijā, un viņš nomira diezgan jauns 1781. gadā un atstāja atraitni Šarloti ar šķiet 6 bērniem. Un viņi palika diezgan trūcīgos apstākļos, tieši šajā mūižā. Ārkārtīgi. Un tieši viņas stāsts Šarlotes von Līvenes ir, manuprāt, neticamākais šajā visā. No šīs te Pārdaugalas mūižiņas, no grūtībām, līdz Krievijas cara Pāvila I bērna audzinātājas postenim. Kā tas vispār notika? Tur bija vairāk ietekmīgu cilvēku ietiekuni Katrīnai II, piemēram, Rīgas ģenerālgubernators Džordžs Brauns, un tad 1783. gadā Šarlotu izvēlējās šim amatam. Un tas, protams, mainīja visu. Viņa ieguva milzīgu ietekmi, kļuva ļoti bagāta, dabūja grāfienes, vēlāk pat firstienes titulu. Viņai piederēja tāda īpašuma kā Mežotnes pils, Krimuldas pils. Un šo mazo Rīgas mūižiņu, kas atgādināja par trūkumu, viņa pārdeva. Loģiski. Un ir pat zīmējums no tā laika. Jā, Johana Kristofa Broces zīmējums no 1782. gada, tas ir tieši pirms viņas lielā pacēluma karjerā. Tas rāda mūižu tieši tajā brīdī. Bet vai tiešām nav šaubu, ka tā Broces zīmētā Līvenhofa ir šī pati Borherta mūiža? Jo Līvenhofas nosaukums varētu būt arī citur. Jā, bija tādas diskusijas, bet Broces apraksts ir diezgan konkrēts. Viņš raksta mūiža aiz Māras dzirnavu dīķu. Un gan atrašanās vieta, gan pats zīmējums ļoti precīzi atbilst Borherta mūižai. Tā kā diezgan drošs var teikt, jā, tā ir tā pati. Skaidrs. Un pēc Līveniem? Kas bija tālāk? Vēlāk īpašnieki mainījās diezgan bieži. Bija Vitenie no viņiem, tas Vitenhofas nosaukums, tad von Meyendorfi 19. gadsimta sākumā, tad pilsētas mērnieks Cīgenhirts no 1820. gada, pēc tam Rēckungs Krēgers un visbeidzot no 1857. gada dzirnavnieku amata maisters Borherts. Un viņš tad arī deva šo pašreizējo nosaukumu. Redzams, ka īpašums pāriet no aristokrātiem pie pilsētas ierēģiem, amatniekiem. Tāda kā laikmeta aina. Tieši tā. Bet par pašu ēku. Kas tur ir tas īpašais? Arhitektūrā. Tā kungu māja celta, kā jau minēju, 18. gadsimta vidū. Baroka elementi ir jūtami, un tai ir Rīgai tiešām rēts, ļoti augsts mansarda jumts. Tas laustais jumta veids, kas dod plašākas telpas bēniņos. Un interesanti ir pagalma fasāde. Tur ir asimetriski rizelīti, tie ir tādi nelieli izvirzījumi. Viens ir guļbūvas tehnikā, bet otrs pildreižģa. Tas ir koka karkas, kas pildīts ar citu materiālu. Tātad diezgan neparasta kombinācija vienā ēkā. Kas vēl ir saglabājies no tā ansambļa? Ir kalpu māja, tā celta vēlāk, nav Broces zīmējumā, tā ir simetriskāka ar mezonīnu, tādu kā jumta izbūvi vidū. Un vēl ir vienkāršāka kariešu novietne, arī ar tādu barokālu četrslīpju jumtu. Un iekšpusē? Vai kaut kas ir zināms par interjeru? Jā, 1995. gadā bija izpēte. Ir arī fotogrāfijas, tur atrasti koka paneļi pie sienām, bijuši krāsoti audekļi ar ziedu motīviem, 2 baroka krāsnes, tās ir saglabājušās, bet tagad gan ir aizsektas,
durvis ar kokgriezumiem, kādreiz pat krāsotas marmora imitācijā. Oho! Un pats pārsteidzošākais Rīgā vecākās atrastās 18. gadsimta papīra tapetes. Tas bija tāds kvadrātveida loksnes ar vāžu un zaru motīviem. Vecākās tapetes Rīgā. Tas nu gan ir atradums. Bet kāds ir ēkas stāvoklis šobrīd? Rakstā minēta kaut kāda restaurācija. Nu, diemžēl tā restaurācija, kas sākās ap 1960. gadiem, nebija veiksmīga. Toreiz ēkā bija skolas palīgtelpas un mērķis nebija saglabāt vēsturisko precizitāti. Ak tā. Konstrukcijas taisnoja, daļu sienu vienkārši pārmūrēja. Vēlāk, 1966. gadā, fasādes apmetu nokrāsoja, ignorēja pieminekļa aizsardzības speciālisti ieteikumus atsekt oriģinālo apdari, un vēl logu nomaiņas laikā pazuda vērtīgā 18. gadsimta beigu logu furnitūra, var sakot, rezultāts ir beidīgs. Tātad, no vietas, kas saistīta ar firstiene Līvenu, ar tik unikālām interjera detaļām, līdz tukšai, pamestai ēkai šodien. Jā, tieši šis kontrasts ir tas, kas liek aizdomāties starp to pagātnes stāstu, it īpaši Šarlotes fon Līvenes ceļu un šo pašreizējo, aizmirstību. Jā, un tas tiešām rosina pārdomas. Ja Šarlote fon Līvena varēja no šīs, toreiz, necelās muižas sākt savu ceļu uz paša varas virsotni, tad kādu potenciālu mēs varbūt palaižam garām šodien, nepievēršot uzmanību šādām šķietami aizmirstām vietām vai cilvēkiem, un ko šīs muižas liktenis, ko tas mums pasaka par mūsu spēju vispār pamanīt un novērtēt stāstus, kas ir tepat blakus.